Aiziešu pensijā, ņemšu sunīti. Vai tas tiešām tā arī notiek? Kamēr daudzi seniori komunikāciju ar mīluļiem iegūst bērnu vai draugu ģimenēs, vai strādājot par brīvprātīgiem dzīvnieku glābējiem, izšķiršanās turēt pašam savu mājdzīvnieku arī ir laba ideja. Bet kāds mīlulis ir senioram vispiemērotākais? Arvien lielāku daļu dzīvnieku pircēju vai adoptētāju vidū sāk ieņemt seniori. Psihoterapeits un bijušais vetārsts Andis Geste par to nav pārsteigts. Dzīvē mums ir dažādi etapi. Tad, kad mums ir jaunība, mēs mācamies, tur precamies, mīlam, un tad nav laika. Tad, kad mēs esam briedumgados, tad mums jāstrādā, jābūvē sava impērija, jātaisa sava dzimte, jāveido. Un atkal nav laika, un mēs atliekam dzīvi, un tā skaitā dzīvnieku iegādi uz senioru periodu. Un tad šķiet, tad būs īstā dzīve, tad es atpūtīšos, tad es uz to sudīti staigāšu. Tā mēs esam iekārtoti. Senioru pieplūdumu pamanījusi arī Iveta Ratniece, kas dzīvnieku patvērsmēs satiek cilvēkus, kas ieradušies meklēt sev mīluli. Seniori nāk pēc kompānijas. Viņi nāk, lai kliedētu savu vientulību. Tur atbrauc bērni pie senioriem, un seniors grib izstāstīt kaut kādu savu atmiņu stāstu, un nav laika. Un līdz ar to mums atkrīt tie kompanioni, ar ko runāties. Un zvērs tur dara vienkārši izcili, jo viņš nerunā pretī, viņš saprot visu. Ja. Daudziem senioriem dzīvnieki mūža laikā ir bijuši, bet ir arī tādi, kas savu pirmo dzīvnieku izvēlas tikai mūža nogalē. Vai tā vispār ir laba doma? Jautājums, vai vajag turēt senioram dzīvnieku? Es esmu 100% par to. Ja. Dzīvnieks samazina asinsspiedienu, dzīvnieks samazina holesterīna līmeni. Tas dzīvnieks mājās ienes to dzīvību, to enerģiju, to cerību, mīlestību. Ir iemesls, kādēļ tev katru rītu celties, ja tu zini, ka tev ir jāpabaro tas dzīvnieciņš. Šāds režīms senioriem parasti palīdz. Jo vecāki mēs paliekam, jo lielāka tendence mums ir aizpeldēt. Mēs peldam atmiņās, peldam vēl kaut kur, un tad mēs aizmirstam izraut gludekli un aiztaisīt krānu. Līdz ar to dzīvnieks palīdz noturēt seniors realitātē. Pirmā iespējamā kļūda bieži ir tā, ka dzīvnieku seniora vietā izvēlas bērni vai mazbērni. Tā ir tāda bieža kļūda, ko mēs saskaramies, kad atbrauc bērni, mazbērni. Viņi izvēlās to sunīti tādu, kādu viņi gribētu. Un tas tā omīte vai opītis blakus stāv un ka tikai bērniem patīk. Bet realitāte ir tāda, ka pēc tam senioram ir dienā jātiek galā ar to dzīvnieku. Vēl trakāk ir tad, ja bērni izlemj, ka senioram vajag dzīvnieciņu un to nopērk ar viņu pat nepakonsultējoties. Uzspiest nekādā gadījumā nevajag. Sevišķi, ja cilvēkam nav bijusi pieredze dzīvnieku turēšanā, tas ir milzīgs darbs un milzīgs ieguldījums, milzīgi resursi, pat vienu kāmīti, lai uzturētu, tur ir vajadzīgi tādi pamatīgi resursi. Senioram noteikti jāņem vērā sava veselība, enerģijas līmenis un fiziskā kondīcija. Vai tev oža darbojās? Jo, ja seniors paņems kaut kādu pūdeli, kuram ir tendence norakt kaulus kaut kur, un ja tam senioram nedarbojās oža labi, tad tur būs pilna mājas ar raktiem kauliem, kas būs jau pūs. Kā mājdzīvnieka plusus, psihoterapeits min to, ka mīlulis uztur senioru emocijas. Seniori, mājdzīvnieku saimnieki parasti ir draudzīgāki, mīlīgāki, viņiem pat veidojas jauni kontakti un pat attiecības. Es pazīstu vienu pāri, kas sapazinās parkā, vedot ārā suņus, kur abiem bija 70+ gadu. Un tagad ir laimīgākie cilvēki, un tikai var nobrīnīties, kāpēc viņi nav satikušies agrāk. Nebūtu bijuši tie sunīši, nebūtu bijis šīs te laimes. Kādus ieteikumus ņemt vērā, izvēloties dzīvnieku senioram?
Pirmais – mazāks ir labāks, jo īpaši, ja runa ir par suni. Liels dzīvnieks var jūs nejauši nogāzt, un to būs grūti noturēt. Var paņemt varbūt vidēji izmēra sunīti, bet kurš ir arī senioru vecuma, kurš jau ir mierīgs, ar kuru ir mierīgas, pastaigas un drošas. Otrais – vecāks ir mierīgāks. Enerģisks kucēns noteikti negulēs pie saimnieka kājām, bet vecāks suns gan. Jauns kucēns, jauns kaķēns, tas ir daudz rotaļas, daudz enerģija mājās. Visdrīzāk būs bardaks, tāpēc, ka ir mantiņas izmētātas. Tie dzīvnieki, viņi, rupi sakot, maisās pa kājām brīžiem, kucēni un kaķēni, jo viņi skraida. Tas ir risks vecāka gada gājuma cilvēkam, netīšām kaut kur paklupt, un tad kurš būs pie tā vainīgs? Cilvēki gan vecākus dzīvniekus izvēlas nelabprāt. Ļoti bieži tā atbilde ir, mēs negribam vecu, mēs negribam pieaugušu, jo cik tad viņš ilgi dzīvos. Un es to traktēju, kā mēs negribam atkal ātri piedzīvot sirdsāpes, ja tas dzīvnieciņš aizies. Jauns enerģisks suns, protams, ir labs stimuls vairāk kustēties arī saimniekam, bet šeit ir reāli jāizvērtē savas fiziskās iespējas. Stundu gara pastaiga 2 līdz 3 reizes dienā var prasīt daudz spēka. Trešais – dzīvnieka neatkarība var izrādīties pluss. Kaķi, piemēram, nav jāved ārā. Ar kaķiem ir jāspēlējas, taču to var darīt sēdus vai pat guļus stāvoklī. Ceturtais – viegla aprūpe un izmaksas ir svarīgi. Garas spalvas ir skaistas tikai tad, ja ir tīras, sakoptas un frizētas. Vetārsti un frizieri nav lēts prieks. Kāmītis, zelta zivtiņa vai kanārija putniņš ir daudz vieglāk kopjami par jebkuru kaķi vai suni. Piektais. Seniori, lūdzu, nepārbarojiet savu mīluli. Statistika rāda, ka tieši senioru mīluļi visbiežāk cieš no liekās svara un aptaukošanās. Kad senioram nav par ko rūpēties un kad bērni neņem pretī vairāk viņu vārītās zaptītes, jo zaptīti tagad var nopirkt arī lielveikalā, bet kaut kur tās rūpes ir jāliek, jo ir milzīga vajadzība rūpēties un gādāt par citiem. Tad tas objekts ir zvērs, viņam tiek atdots viss labākais. Ir tādā līmenī, ka seniori sev nepērk zāles, lai tikai varētu nopirkt dzīvniekam barību. Tas pat ir tādā līmenī. Un, protams, tur aiziet konfektītes un visādi kārumi no galda. Tāpēc ar konfektītēm un dažādiem kārumiem seniori neskopojas. Eksperts smēj, ka visas savas vetārsta karjeras laikā šo cīņu viņam nav izdevies uzvarēt nereizi. Tā ir cīņa ar gandrīz veidzirnavām. Lai cik varētu senioriem stāstīt, ka tam sunītim ir jānotievē. Sastais – mājdzīvnieku potenciālais dzīves ilgums. Saprast un izvērtēt, kas notiks ar mīluli, kad seniors vairs nespēs par viņu parūpēties pats.